katrs uzņēmējs droši vien nonāk tajā punktā, kad vēlas straujāk augt. Bet, protams, uzņēmums kā salīdzinoši jauns. Kā tev šķiet, vai bankas šobrīd kļūst piesardzīgākas uz mazo un vidējo biznesu kreditēšanu, vai tieši otrādi viņas ir atvērtākas? Jebkurš uzņēmums, kas nepelna naudu, ir hobijs. Kā tu kā uzņēmējs orientējies tajā visā piedāvājuma klāstā, kā tu varēji izanalizēt, kurš tev ir izdevīgākais? Daudz kļūdās, kad ir viens maciņš. Ja tev būtu jādod tikai viens padoms praktisks uzņēmējiem, kuri šobrīd meklē finansējumu, kāds tas būtu? Čau, mani sauc Santa, un jūs klausāties Postfinance podcastu ierakstu vietā, kur mēs runājam par finansējumu pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumam Latvijā. Par to, kā uzņēmumam sagatavoties, lai saņemtu finansējumu. Un iepriekšējā epizodē es aicināju 3 uzņēmumus pieteikties pētījumam, uzņēmumus, kuriem būtu nepieciešams finansējums. Pētījuma ietvaros mēs pieteicāmies gan nebanku sektorā, gan banku sektorā, lai saņemtu šos finansējuma piedāvājumus un arī izanalizētu. Un šodien pie manis ciemos ir viens no šī stāsta varoņiem, Toms no SIA TMKs. Un lai šī saruna būtu ne tikai praktiska, bet arī profesionāla, tāpēc arī ciemos pie mums ir finanšu nozares profesionālis, ilgadējs Svetbanku Latvijas vadītājs un arī Postfinance investors Māris Mančinskis. Sveiks, Tom! Sveiks, Māri! Sveiki! Tom, varbūt varētu sākumā iepazīstināt ar sevi, ar savu uzņēmumu, ar ko jūs nodarbojaties. Jā, tātad sveiki. Mani sauc Toms. Esmu SIA TMKs līdzdibinātājs un valdes loceklis. Uzņēmums ir dibināts 23. gadā, salīdzinoši jauns. Nodarbojamies ar lietotu automašīnu tirdzniecību. Iepērkam Eiropā. Pamatā tā ir Somija, Francija, Vācija. Un realizējam vietējā tirgu. Paldies! Un, Māra, varbūt tu varētu iepazīstināt ar sevi, ar ko tu šobrīd nodarbojies, jo iespējams lielākā daļa klausītāju tevi zina tiešām kā ilgadējs Svetbanka Latvijas vadītāja, bet kas ir šobrīd tavs aktuālais dzīves projekts? Jā, labdien vēlreiz. Jā, es no banku sektorā vairāk kā 30 gadu pieredzi, vai apmēram 30 gadu pieredzi, bet šobrīd es no tāda ikdienas operatīvā darba projām. Esmu padomes loceklis Clean Air grupā un Agrolot Holdings, kā arī privāts investors dažādās industrijās. Bet lielāko daļu varbūt vērtspapīros. Jā. Un arī Postfinance investors. Arī Postfinance investors, jā. Par ko mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi, tāpēc arī tu šodien esi šeit. Mums ir tas gods tevi uzaicināt uz šo podcastu ierakstu. Bet varbūt, lai mums tā saruna būtu nedaudz tāda atraisītāka, es aicināšu jūs atbildēt uz vienu jautājumu. Atcerēties pirmsākumus savus jaunības gadus. Pastāstiet lūdzu, kas ir bijusi tā pirmā biznesa ideja, ko jūs esat mēģinājuši uzsākt agrā jaunībā vai bērnībā. Un vai tā bija tikai ideja, vai arī jūs to realizējāt? To varbūt tu vari padalīties. Agrā jaunībā īsti par biznesu nekādas skaidrības jau nebija, un tāda interese kaut ko uzsākt, ja godīgi, arī nebija. Jo pirmais bizness, ko mēģināju uzsākt, bija tikai ap 20 gadiem. Ja tā ir agrā jaunība, tad tas bija tad, jā. Atkarībā no tā, cik to šobrīd gadu, bet pastāst, kas bija tā par ideju? Ko tas mēģinājis? Ideja bija tirdzniecība, jā, tirdzniecība. Tā bija ziedvairuma tirdzniecība, ar ko es mēģināju sākotnēji. Un kā tev veicās? Sākumā labi, bet diemžēl neveiksmīgi viss beidzās, jā. Okay, un tu guvi kaut kādas mācības no tās situācijas? Jā, protams. Tas tāds, kā vienmēr saka, nav jābaidās no kļūdām, tikai no kļūdām jāmācās. No kā es arī mācījos, atverot nākamo uzņēmumu un gribētos domāt, un es ceru, ka tas ir šobrīd tas ir veiksmīgs, un arī tā arī turpinām. Jā. Super, ar kaut ko jau ir jāsāk, vai ne? Tieši tā. Māri, kāda ir tava pieredze? Jā, mana tāda būtiskākā biznesa pieredze no 90. gada pirmās puses ir, jā, kad man bija arī aptuveni 20 apmēram gadi. Jā, un mēs nodarbojāmies, sākām no dažādām lietām, bet tā skaitā ar metālūžņu tirdzniecību. Jā. Nesaistīt ar finansēšanu. Tas vēl bija līdz banku karjerai. Jā, un mēs ar pāris dombiedriem atradām tajā laikā dažādās rūpnīcās un uz gala ejošos uzņēmumos dažādas metālūžņu apjomus. Jā, teiksim, tā skaitā, piemēram, ceļamkrānus, ko mēs sagriezām, jā, teiksim, atbilstošā lielumā un sūtījām projām uz Liepājas metalurgu. Un īstenībā varēja ļoti labi nopelnīt tajā laikā uz to.
Super, tad jūs redzējāt iespēju un izmantojāt to. Jā, mēs meklējām aktīvi iespējas un kaut kā tādā meklējuma procesā nonācām tā skaitā līdz šim. Super, paldies. Jāsaka, es arī padalīšos ar savu pieredzi. Es patiesībā agrāk nekā jūs pamēģināju biznesu kaut kādos 13, 14 gados. Manai omītei bija pārtikas veikals, un tajā laikā jau nebija tāds, ka tu vari tur internetā pielādēt filmas, un bija video kasešu noma. Un attiecīgi tad es nopirku dažas video kasetes, pirmās 10 laikam par savu naudiņu, ko tur man sadāvināja, un tad es viņas devu nomāt. Un īstenībā bija baigi foršā pieredze. Tajā laikā es sapratu, ka īstenībā biznesam visu laiku vajag finansējumu, jo ja tu gribi ātrāk tās jaunākās filmas nopirkt, tās kastes tev visu laiku vajag naudu, lai viņas tā kā nopirkt un laist uz to nomi, jo tev pēc tam tikai nāk atpakaļ. Un paldies arī par jūsu stāstiem, jo patiesībā katrs uzņēmējs droši vien nonāk tajā punktā, kad vēlas straujāk augt, un tad visticamāk ir nepieciešams papildus finansējums. Un arī tad šī podkāsta tāds mērķis būs izanalizēt šīs situācijas, kāda ir nepieciešams finansējums un kā tad attiecīgi uzņēmumam sagatavoties, lai saņemtu šo finansējumu. Un tāds nākamais, Tom, tu stāstīji, ka tavs uzņēmums nodarbojas ar autotirzniecību, tad lietotu automašīnu tirzniecību un piedalījies pētījumā, un tev bija nepieciešams finansējums. Es pareizi atceros, tie bija 20,000. Varbūt pastāsti, kāda bija tava pieredze. Mēs izgājām visiem tiem pieteikumiem cauri, un pastāsti, kāpēc tev bija nepieciešama šī nauda, un vai tu saņēmi šos finansējuma piedāvājumus, ja jā, un ja tu mēģināji iepriekš, tad kāda ir bijusi tā pieredze? Jā, iepriekš arī mēģināju, tas bija, bet, protams, uzņēmums, kas salīdzinoši jauns, mēs bijām nostrādājuši jau nepilnu gadu. Tad bija pirmais pieteikums, ko es pieteicu. Tāpat uzņēmums mums ir Seibanka, un arī Seibankā bija pirmais pieteikums. Bet es vispār mēģināju, lai saprastu, kādas ir prasības, uz ko man ar ko jārēķinās un tā tālāk. Nebanku sektorā es vēl nemēģināju. Tad, jā, protams, banka sākumā atteica, jo uzņēmumam nav nekāda vēl rādītāji tādi, ko varētu, no kā var izvērtēt, teiksim, to finansējumu. Un tad līdz ar to turpinājām strādāt pie tā, lai varētu pieteikties atkal. Tad nospraudām mērķi vēl vienu gadu. Un kā arī bankā pateica, kad paies vēl viens gads, tad jau jums būs labāk tie rādītāji, un tad mēģināsim vēlreiz. Lūk, un finansējums vajadzība ir, lai palielinātu apgrozījumu. Principā, lai palielinātu apgrozījumu, lai būtu lai mēs varētu iegādāties pēc iespējas vairāk mašīnas. Protams, liekas 20,000, tas nav nekas tāds liels vai daudz, kā kuram. Bet mūsu gadījumā mēs vairāk akcentu liekam uz tādu budžeta klases segmentu, kas ir no 5 līdz 7,000 pārdošanas cena. Līdz ar to mums sanāktu tur ap 4-5 mašīnām kvalitatīvi saremontēt, lai mēs varētu viņus tirgot. Līdz tam jau mums pašiem jau bija 2 gadu laikā jau 6 mašīnas, tad, respektīvi, mēs tiksim līdz 12-13 mašīnām ar to finansējumu. Jā. Pieteicāmies pie nebanku finansētājiem. Tāpat dienā man jau principā bija 3 piedāvājumi no nebanku finansētājiem, kuru vēl uzreiz, protams, neapstiprinājām, jo gaidījām arī no bankas. No bankām, arī visām bankām pieteicāmies. Svetbanka un Citadele atbildēja uzreiz, kad ir vēl pagaidām tie rādītāji peļņa nav tik liela, lai viņi varētu finansēt mūs. Pēc tam apstiprinājums bija no Seibankas. Jā. Labi, paldies. Tu saki, 20,000 nav pārāk liela summa, bet priekš jūsu uzņēmuma apgrozījuma tas ir aptuveni 20% no jūsu uzņēmuma apgrozījuma, kas ir tīri ok. Jūsu uzņēmums darbojas aptuveni 2 gadus, vai ne? Jums ir 2 gada pārskati. Māri, varbūt tu varētu padalīties autotirgotājs, kā no kreditēšanas viedokļa vai nozare, kurā uzņēmums darbojās, ir būtiska? Cik pieejams ir finansējums, vai tas atšķirās pa nozarēm? Varbūt tu vairāk var par to padalīties. Protams, nozarei ir nozīme, jo attiecīgi no finansētāja viedokļa ir nozares, kurās
biznesi veiksmīgāk darbojas, ja, kas tie spēj nopelnīt, spēj izdzīvot un attīstīties, un ir nozares, kur attiecīgi šis biznesa izbeigšanās risks, ja, teiksim, ir krietni lielāks, jo tā nozara pat par sevi varbūt nav pelnoša un ir sarežģītāk. Nu, kā piemēram, sabiedriskā ēdināšana, ja, teiksim, kas ir ļoti, ļoti sarežģīta nozara. Cilvēki regulāri uzsāk jaunas biznesus šajā jomā, ja, bet ļoti bieži tie nav veiksmīgi, ja, jo tur ir milzīga konkurence un sarežģīti ilgtermiņā izdzīvot un nopelnīt. Autotirdzniecība nav nekas slikts, ja teiksim, tas pat ir tādā ziņā diezgan vienkārši saprotams bizness. Ja tie finanšu rādītāji spēj to parādīt, ja, tad ir ļoti skaidrs, nopērk mašīnu, atved šeit, saremontē, pārdod. Ja, teiksim, tur nav nekāda rocket science, ja, teiksim, to var katrs izprast. Kādi riski varētu būt šai nozarei, autotirdzniecības nozarei no kreditēšanas viedokļa? Kur kreditētājiem būtu jābūt piesardzīgākam, vai kas ir tie riski, ko uzņemās kreditētājs finansējot šo nozari? Es domāju, ka galvenais risks, ko kreditētājs uzņemās šajā nozarē, ir pie neveiksmīgas biznesa attīstības, ja var nebūt nekāda nodrošinājuma. Ja, jo tās mašīnas var ļoti viegli pārdot, viņam nav nekāda komercķīla reģistrēta, jo šo komercķīlu reģistrāciju uz nedārgām mašīnām process ir pārāk dārgs un sarežģīts, un to nevienam nav izdevīgi darīt. Un var izrādīties tā, ka visas mašīnas ir pārdotas, ja, un nauda kaut kur ir aizgājusi, un pa lielam nekas nav palicis pāri. Ja, teiksim, mēs tāds gadījums savā laikā 2010. gadā noteikti redzējām, bet tas noteikti nav vairums šo biznesa cilvēku, jo vairums no viņiem noteikti grib ilgtermiņā attīstīt savu biznesu. Ja, un tas parasti notiek kaut kādas būtiskas ekonomiskās krīzes rezultātā. Jā. Un šo var, teiksim, parasti jau bankas to risina diezgan vienkāršā veidā, piesaistot galvojumus. Jā, es tieši par šo arī gribēju jautāt Tomam. Tavā gadījumā, kāds nodrošinājums bija prasīts no bankas puses, lai piešķirtu jūsu uzņēmumu šos 20,000? Jā, tas bija privātais, abu īpašnieku privātais galvojums. Jā, tas ir īstenībā tieši tas, ko Mārta šobrīd arī minēja, ka tādā veidā tad kreditētājs pasargā sevi no riska, kad iespējams, ja biznesam viss būs slikti, tad attiecīgi jūs kā galvotāji varēsiet sekt šo finansējumu, šīs saistības. Šajā gadījumā gribās piebilst, ka galvojums strādā arī citos gadījumos, ka tu īsti nevari saprast to biznesu, tu nevari saprast no finanšu rādītājiem, kā viņš īsti operēs, bet cilvēks strādā, konta apgrozījumi ir, ja, tad relatīvi neliels galvojums nozīmē, ka, ja pat tas bizness nesanāk, tad šie īpašnieki samaksās no citiem saviem ienākumiem, kas viņiem pēc tam radīsies. Jā. Kā bankas vērtē, vai vispār kreditētājs vērtē, ja īpašniekiem vienīgais ienākuma avots ir konkrētais uzņēmums? Vai viņš var būt kā galvotājs? Viņš var būt kā galvotājs, jo, ja tie cilvēki ir uzņēmīgi un spējīgi darboties, ja, tad šim biznesam esot neveiksmīgam, cilvēki aiziet kaut vai atrod darbu. Un strādājot šajā darbā, spēja atmaksāt savus galvojumus, kas ir pietiekami nelieli. Ja? Tur neiet runa par 100,000 vai miljonu galvojumiem. Jā, tieši tā. Un, Māri, kāds ir tavs viedoklis? Tu jau vairāk kā 30 gadus esi bijis finanšu nozarē. Kā tev šķiet, vai bankas šobrīd kļūst piesardzīgākas uz mazo un vidējo biznesu kreditēšanu, vai tieši otrādi viņas ir atvērtākas? Es domāju, ka tieši šobrīd, ja mēs runājam par pēdējo gadu, pusotru, bankas paliek atvērtākas atkal. Ja? Bija viens periods, kad liela daļa banku nodarbojās ar tādu iekšējo tīrīšanu, ja? Bet šobrīd tieši tās paliek atvērtākas. Ja? Jo visi ir izpratuši, ka mazais vidējais bizness ir viens no ekonomikas dzinējspēkiem. Ja? No otras puses, skaidrs, ka ir arī tas, ka, ja mēs paskatāmies Latvijas ekonomiku, tad šī izaugsme ir ļoti, ļoti minimāla, vai pat tās gandrīz nav. Un apstākļos, kad ekonomikai ir minimāla izaugsme, maziem vidējiem biznesiem arī ir ļoti grūti augt un attīstīties. Ja? Bet tas ir tāds vistas nulles jautājums. Ja? Attīstoties šiem biznesiem, attīstās ekonomika, un attīstoties ekonomika, attīstās šie biznesi. Ja? Jā. Bet šobrīd es teiktu, ka man novērojumi ir tādi, ka bankas noteikti meklē šīs iespējas, kā finansēt mazos un vidējos uzņēmumus. Ja, to mēs redzam arī pēc statistikas, ka šajā gadā ar uzņēmumu finansēšanu kopumā ir ievērojami pieaugusi banku sektorā. Ja, tās ir labas ziņas. Kaut vai pieņemsim Toma gadījumā, tas jau
faktā, Tom, tev ir tāds mikro uzņēmums, ja, kuram patiesībā tas darbības periods ir ļoti jauns. Tu faktā nevari neko prognozēt, kā šis uzņēmums attīstīsies. Un tu tāpat esi saņēmis vienu bankas piedāvājumu, finansējumu. Un mērķis tev bija iegādāties automašīnas, ja es pareizi atceros. Un tu arī to esi izdarījis veiksmīgi. Ja? Māri, cik ļoti aizdevumu mērķim ir liela nozīme, lai saņemtu finansējumu? Kādiem mērķiem kreditētājs labprāt izsniedz finansējumu un kādiem varbūt piesardzīgāk? Kreditētāji pirmkārt labprāt izsniedz finansējumu jebkurai jomai, kas attīstās. Ja? Ja, teiksim, šai konkrēti gadījumā uzņēmums veiksmīgi sev parādīja, vismaz priekš viņiem pašiem pirmajā gadā, un grib darīt vairāk to paši. Ja? Tas skaidrs, ka tas ir labs virziens. Ja? Teiksim, attīstīsies tajā jomā. Skaidrs, ka bankas ir piesardzīgākas gadījumos, kad uzņēmums grib sākt kaut ko pilnīgi jaunu darīt, ko līdz šim nav darījis, kur nav īsti pieredzes, ja? Un tajā jomā attīstīties. Bet man liekas, ļoti būtiski saprast, ka teiksim, šāda izmēra kredītiem, par kuriem mēs runājam, nav bankām resursi ļoti iedziļināties. Ja? Tas ir, ja mēs runājam par miljonu kredītiem, tad sēž, teiksim, klientu menedžeri, kredīt speciālisti, analizē, domā, kā šis bizness attīstīsies, kāds ir biznesa plāns. Ja to sāktu darīt ar 10 000 kredītiem, ja, tad tur nevienam vairs biznesa nebūtu. Ja, tas ir relatīvi automatizēts pārsvarā, teiksim, tas ir scoringa modeļi, ja, teiksim, kas pēc parametriem parāda, var finansēt vai nevar. Lielā daļā gadījumu, diemžēl, ar tik īsu finanšu rādītāju vēsturi, automātiski atbild būs nevar. Ja. Tādēļ parādās cits stāsts, teiksim, tā banka, ar kuru, teiksim, Toms līdz šim strādājis, viņa redz viņa apgrozījumus, viņi paņem viņa galvojumus, ja, un saka, hei, pamēģiniet, ja, šīs summas ietvaros mēs jums uzticamies. Jā, tas ir tieši tas, ko tu tagad stāsti, un arī mēs izgājām ar to pētījumā, taču atceries, viena no bankām te uzreiz burtiski tur dažu stundu laikā atsūtīja atteikumu, kur mēs arī sapratām, ka tas ir automātiskais skorings, jo pēc noteiktiem kritērijiem tas uzņēmums nekvalificējās. Un principā tavas bankas gadījumā tiešām tev ir attiecības ar šo banku, un viņi nedaudz vairāk tad iedziļinājās, iedeva tev to iespēju pamēģināt. Tur arī, man liekas, ļoti būtiski tieši tā. Jūs visdrīzāk runājāt ar vietējo Kurzemes filiāli vai ne? Nē, tas viss attālināti bija. Tas bija attālināti. Internetbankā, jā. Okay. Jo parasti ir tā, ka teiksim, tās vietējās banka filiāls viņām arī jebkurš klients svarīgs, ja? Svarīgāks, ja? Jo to klientu attiecīgi ir mazāk, īpaši tādi, kas gribētu attīstīties. Un, viņi gribētu labprāt vairāk iedziļināties tajos. Ja? Jā. Tom pastāstīja, vai tu gatavojies finansējumu saņemšanai un kā tu gatavojies? Gatavojos. Man bija tāds uzstādīts mērķis, jā, kad nostrādāsim kaut kādu nogriezni, kur mēs saprotam, ka mēs varam piesaistīt finansējumu. Un, tas ir, kā es jau sākumā teicu, kad nostrādājām gadu, tad es jau bankai pieteikumu uztaisīju un sapratu, ka ir iespēja, jo viņi nebija tādi, kad viņi saka, nē, jūs tur nozarē vai jums tie rādījumi nav nekādi labie un mēs jums nevaram finansēt, bet kad, protams, viņi nedaudz izskaidroja. Varbūt arī man vajadzēja vairāk detalizētāk uzprasīt, kādiem jābūt tiem soļiem, lai zinātu skaidri, ko man darīt, kas. Bet, principā, jā, mēs gatavojamies jau pašā sākumā, lai būtu uzņēmumu, teiksim, parādīt, lai viņš ir, pelnošs, labi, cik tur tā pēļņa, un tas ir jau kā otršķirīgi, bet katrā ziņā visu darīt tā, lai būtu pārskatāmi, visiem saprotami, daudz maz, un lai paši mēs arī saprastu, uz ko mēs ejam, un lai mēs pēc tam varam piesaistīt to finansējumu. Jūsu gadījumā, principā, bankās bija jāiesniedz tāda operatīvā bilance, peļņas zaudējuma aprēķins, un tas arī viss, kas jums bija jāiesniedz. Māri, varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc ir svarīgi, kāpēc, pieņemsim, bankas prasa šo operatīvo bilanci, ņemot vērā, ka pat ir pieejams šie konta dati, ir naudas plūsma, kas ir, manuprāt, diezgan tāds praktiskāks tas redzējums uz to, ja? Kāpēc prasa operatīvo bilanci, peļņas zaudējuma aprēķinu? Pirmkārt, jau tas ir veids, kā to uzņēmumu var skorēt vai kaut kādā veidā analizēt, automātiski vai neautomātiski, ja? Un ir ļoti vēlams, lai šie finanšu rādītāji
būtu pietiekami caurspīdīga un atspoguļotu reālo situāciju. Ja? Jo tā, man liekas, ir liela problēma daudziem maziem uzņēmumiem, ja? Kad paņemot viņu finanšu rādītājus, tur nav nekas skaidrs. Ja tu nesaproti, vai viņš pelna, vai viņš nepelna, visdrīzāk nepelna, un tad viņš sāk stāstīt, ka tur kaut kur peļņa parādās kaut kur citur. Ja? Un citiem uzņēmumiem atkal ir tā problēma, ka tur īpašnieki ar uzņēmumu tā kā ir viena kabata. Ja? Un tad tur notiek kaut kādi privātie izdevumi un ar biznesu nesaistīti izdevumi. Un, jo mazāks ir šis uzņēmums, jo mazāk kādam finansētājam būs vēlme iedziļināties šādos stāstos. Ja? Jā, tad, jo necaurspīdīgāks un neskaidrāki finanšu rādītāji, jo lielāks uzsvers tiks likts uz nodrošinājumu. Tas ir viennozīmīgi skaidrs. Ja? Tāpēc mans ieteikums visiem, jebkuram uzņēmumam, kurš cer piesaistīt ārējo finansējumu, ir šis te caurspīdīgums. Ja? Šie finanšu rādītāji, kas parāda uzņēmuma reālo situāciju, kur netiek slēpta peļņa vai tieši otrādi netiek kaut kāda mistiska peļņa radīta, tas noderēs gan jebkurā ārējā finansējuma piesaistē. Ja? Otrs, tas ir varbūt ne šodienas stāsts, ja, bet daudziem biznesiem kādreiz gribās arī pārdoties. Ja, un ja tāda diena pienāk, ja, tad arī šie caurspīdīgie finanšu rādītāji ir ļoti, ļoti svarīgi. Un otra lieta, protams, ko neparāda finanšu rādītāji, bet kam arī būtu jābūt skaidram, ir savam stāstam vai kaut kādam biznesa plānam, kaut arī viņš ir uz vienas lapus un sastāv no 7 cipariem. Ja, tad tas, ko jebkurš finansētājs grib redzēt, ir vai šis uzņēmums, izmantojot šo naudu, spēs pelnīt tālāk un attīstīties, ja, un kur tā nauda tiks lietota. Jo gadījumos, kad, piemēram, pašam īpašniekam nav skaidrs, kā viņš pelnīs, tad neviens finansētājs tur negribētu iesaistīties. Tieši tā, un es arī no savas pieredzes varu pastāstīt. Man ir bijuši gadījumi, kad es uzņēmumiem jautāju, kāda ir viņa peļņas marža. Un jāsaka, ka bieži vien daudzi nemaz nezina, kāda ir viņas peļņas marža. Ja? Un, attiecīgi, tad es vienmēr domāju, kā tad viņi uzņemās šīs saistības, vai viņi vispār rēķina, vai viņi var atļauties šo konkrēto naudas cenu, par kādu viņi paņem šo naudu. Ja? Bet tas jau ir cits stāsts. Jebkurš uzņēmums, kas nepelna naudu, ir hobijs. Ja? Jā. Tas nav bizness. Jā, tieši tā. Dārgs hobijs. Jā, jo iespējams pat dārgs hobijs. Jā, varbūt nedārgs, bet Jo uzņēmēja darbības mērķis ir pelnīt. Varbūt tad Māri padalies no savas profesionālās pieredzes. Mēs te runājam, jābūt labiem finanšu rādītājiem, ja? Bet kas ir tie finanšu rādītāji? No bilances, no PZA, kas ir labi finanšu rādītāji? Kam ir jābūt noteikti, lai tu, pieņemsim, varētu kvalificēties bankas finansējumam? Principā jau pamats ir peļņa, apgrozījums ar peļņu, pozitīvs paškapitāls, ja, proti, ka uzņēmumam ir īpašnieku nauda iekšā, un trešais naudas plūsma, ja, lai šī naudas plūsma ar iespējams šo finansējumu, ja, teiksim, būtu pozitīva. Ja, jo kredīti var atmaksāt tikai no naudas plūsmas. Ja. Nevis, ja ir peļņa, bet tā ir, teiksim, iestrēgus kaut kādos krājumos vai debitoros, ja, tad neko samaksāt nevar. Ja. Un tāpēc uzņēmumam ir jāspēj parādīt šie pozitīvie rādītāji, bet otrā pusē viņam ir savā ikdienā jāpārvalda gan debitori, gan krājumi, gan šīs tevis pieminētās peļņas maržas. Tad, principā, vai es pareizi saprotu, lai kvalificētos banku finansējumam, tad uzņēmumam ir jābūt pozitīvam pašu kapitālam noteikti, un jāstrādā ir ar peļņu, plus ir jābūt naudas plūsmai, no kā tad viņš attiecīgi maksās par šīm saistībām. Tieši tā. Un tad šeit mēs varam parunāt par nākamo tēmu, ja gadījumā kādam no šiem rādītājiem tomēr neatbilst banku prasībām. Pieņemsim, visbiežākais, ko es redzu, ir negatīvs pašu kapitāls. Pieņemsim, iepriekšējos gadus strādājis ar zaudējumiem. Bet šogad viņš jau sāk strādāt ar peļņu, bet vienalga nav izlīdzinājies. Ko darīt tiem uzņēmumiem? Droši vien tad jāsaprot, kā rezultātā ir šis negatīvais pašu kapitāls, vai viņš ir negatīvs, tāpēc, ka tiešām tur ir saistības lielākas par aktīviem, ja? Vai tas ir kāds grāmatvedības rezultātā. Ja? Ja tas ir grāmatvedības rezultātā, tad to noteikti var kaut kādā veidā labot, vai kaut ko kapitalizējot, ja? Vai arī vismaz izskaidrojot to stāstu. Ja tas ir tiešām negatīvs kapitāls, kad saistības ir lielākas par aktīviem, tad es domāju, neviens viņu negribēs finansēt, izņemot tikai par lielu nodrošinājumu. Jā. Un šeit gribētu piebilst. Jo liela nozīmē saistības lielākas par aktīviem, tas nozīmē, ka šis uzņēmums ir maksāt nespējīgs pēc būtības. Ja tur īpašniekiem nav naudas, viņam vēl ir kādam parādā.
Nu, tā vienkārši runājot. Ja, kādēļ, lai kāds ieliktu vēl aizdevumu šādā uzņēmumā? Bet, ja savukārt strādā ar zaudējumiem, bet pašu kapitāls ir pozitīvs? Nu, tad ir atkal vietā stāsts, ja kāds ir nākotnes perspektīvas. Ja teiksim, tu plāno turpināt strādāt ar zaudējumiem, jautājums, kas ir par biznesu. Ja? Tas ir tāds, kā saka, hobijs, kas nes projām naudu, un tad jābūt skaidram, no kurienes šī nauda tiks nesta klāt, ja? Lai viņu uzturētu. Ja tāda avota nav, tad šo uzņēmumu vajadzētu taisīt ciet, nu, tā rupi runājot. Ja? Vai arī tas ir kaut kāds īstermiņa teiksim, situācija tirgu. Jā, šobrīd nav peļņas, bet ejot uz priekšu, ieguldot kaut kādā citā jomā, vai tajā pašā uzlabojot efektivitāti, šī peļņa parādīsies, tad to var skatīties. Ja? Bet skaidrs, ka tie atkal šie visi jautājumi nebūs gadījumā, kad iet runa par pārdesmit tūkstošiem. Ja? Tur neviens neiedziļināsies šādā gadījumā. Ir mazāki finansētāji, piemēram, kā Postfinance vai tam līdzīgi, var iedziļināties mazliet tajos, bet skaidrs, ka lielajās bankās nav resursi. Ja sāks pētīt 20-30 tūkstoši kredītu, ja, tad tā kredīta izsniegšanas izmaksas jau pašas būs tik lielas, ka nebūs nevienam vairs interesanti. Tieši tā, jo tad viņi attiecīgi nevarēs nemaz nofinansēt. Tas būs tik dārgi. Un jāsaka, ka pareizi tur arī minēja, tāpēc ir principā arī nebanku kreditētāji, ja, viņi paņem to nozari, kur faktā bankas nefinansē, ja, dēļ kaut kādiem iemesliem. Ja. Un attiecīgi es arī gribētu šeit piebilst to, ka Postfinance izsniedz īstermiņa finansējums, tas ir līdz 12 mēnešiem un līdz 50 tūkstošiem, un faktā mūsu tas izējas avots, pēc kā mēs izvērtējam kredīta risku, ir naudas plūsmā jeb konta izdruka. Un attiecīgi Postfinance gadījumā nav jāiesniedz bilances vai peļņas zaudējuma aprēķini, bet jāiesniedz tikai konta pārskats, uz kā pamata mēs izvērtēsim un piešķirsim šo finansējumu iespēju. Jā, es gribētu piebilst vēl par to, kā mums kā jauniem uzņēmējiem, jūs tā gudrāk izstāstījāt visu to, bet tā saprotamāk, mums arī bija tā uztver tāda, tev ir jābūt skaidrai naudas izcelsmei, no kurienes tā nauda ir radusies, tāpēc mēs sākotnēji jau sākām pirkt oficiālā izsolē, lai tas nebūtu kaut kur no rokas vai kaut kur arī ir redzams, kur tu pēc no stabilas kompānijas un kur tu pārdod. Un viss, un tev ir pa vidu tam ir peļņa. Un viss, tur ir 3 rādījumi tādi, kas tev ir skaidri un gaiši viss ir redzams, no kurienes ir nauda, kur tu iegādājies un kur tu viņus realizē. Un viss, un cik tev paliek starpība. Un tas ir, man liekas, tāds viselementārākais, un ja tu pie tā pieturies, tad arī, tev viss tas strādā. Jā, bet tur atkal jau, kā mēs bišķi pieskārāmies, ko es arī redzu no prakses, kad, diemžēl tam mazajam uzņēmumam, jeb mikro, tas uzņēmuma īpašnieks un uzņēmuma konts liekas, ka tas ir viņa līdzekļi, un viņš sāk šo naudu lietot savām personīgām vajadzībām, kur attiecīgi norakst, un tad tur tā peļņa var nerasties, ja? Un tādas lietas, ko es arī redzu, kur ir tā problēma. Kāpēc iespējams viņiem nav tik labi tie rādītāji? Bet pastāsti Tom, cik ātri tu jau minēji, ka tu saņēmi finansējumu piedāvājumus ļoti ātri no nebanku sektora, bet cik ātri tu saņēmi no banku sektora? No banku sektora tās atteikums bija uzreiz arī, kā jau es teicu. Jā, tur bija automātiskais, otrs bija viens jautājums, Svetbanka, ja nemaldos, bija un arī principā uzreiz. Bet apstiprinājums, kur Svetbanka mums apstiprināja, tas bija nākamajā dienā. Nākamajā dienā arī īstenībā ļoti ātri patiesībā. Tajā pat dienā viņu pieprasīja kaut kāds labojums no tā. Tur mums bija nekorekti kaut kas norādīts peļņas zaudējuma aprēķinā. Tas tad iedziļinājās? Jā, iedziļinājās banka. Un mēs veicām korekcijas un tad arī nākamā dienā bija apstiprinājums. Jā. Bet cik pagāja laiks reāli, līdz jūs vienojāties par apusē izdevīgiem nosacījumiem un kad tu reāli saņēmi kontā naudas līdzekļus? Tanī nākamajā dienā tur vienojāmies, bija viens konkrēts piedāvājums. Nebija tā, ka mēs vienojāmies, bet bija viens konkrēts piedāvājums no viņa puses, kas mums bija, ko mēs apstiprinājām. Un tad jau 3 dienu laikā mēs jau to finansējumu dabūjām. Jā, 3 dienu laikā. Tad arī principā diezgan ātri. Bet
Nebanku sektors to principā uzreiz tajā pašā dienā, tur dažu stundu laikā piešķīra šos finansējuma piedāvājumus. Arī PostFinance, principā, es nemaldos, tur 3 stundu laikā bija finansējuma piedāvājums. Tas nozīmē, ka, ja tu uzreiz piekristu, tad tajā pašā dienā arī saņemtu šo finansējumu. Māri, varbūt tu vari padalīties, kāpēc nebanku finansētāji parasti ir daudz ātrāki? Ja? Ja pieņemsim, viņi vērtē tos pašus rādītājus, to pašu uzņēmumu, un viņi pat iedziļinās tajā mazajā uzņēmumā. Ja? Kāpēc viņi vienalga ir ātrāki nekā banku sektors? Man liekas, ļoti vienkārši, jo mazāks tu esi, jo ātrāk tev jākustās. Tā pasaule ir iekārtota. Ziloņi var kustēties lēni, viņiem tāpat viss dzīvē ir labi. Un atkal dažādiem mazākiem dzīvnieciņiem ir ātri jākustās, lai izdzīvotu. Precīzi dabā tā ir iekārtots. Tāpēc tā tas arī ir. Jā. Bet man liekas, ļoti svarīgi saprast, ka nesēž jau tur bankas vai īpaši, vai kā citu, lai neiedotu finansējumu. Ja? Visi viņi sēž ar domu un visu laiku strādā aktīvi pie tā, kā uzlabot dažādus rādītājus, ko varētu paņemt, ko varētu modeļos uzlabot, lai vairāk iedotu šo finansējumu. Ja? Visiem tiem uzņēmumiem, kuri atbilst tam riska profilam, ja? Vai kas šai bankai ir nodefinēts, ko viņi grib finansēt. Ja? Un savukārt šie nebanka finansētāji sev ir uzlikuši, ka viņi strādā tur, kur bankas vairs nedod, ja? Un atrod to riska profilu, ja? Kas ir krietni ienesīgāks, bet ar lielāku risku. Ja? Un mēģina tajā atrast kaut kādu ļoti ātru lietu. Un viņu priekšrocība ir tieši būt ātriem. Ja? Būt ātriem, izskatīt varbūt savādāk šos rādītājus, paskatīties savādāk un attiecīgi to iecenot piedāvājumā. Ja? Katrs meklē savu nišu un katram tas ir bizness. Ja? Bet Tom pastāsti no uzņēmēja perspektīvas, cik svarīgs ir ātrums īstenībā biznesā, lai saņemtu finansējumu? Jo es pat, ja godīgi, biju pārsteigts, ka arī nebanku sektorā nebija tā, ka viņi strādā ātri, tu pieskaries, tev ir zvans. Manā uztverē uzreiz ir jābūt zvanam, lai tu dabūtu to klientu un neļautu viņam domāt vai izdomāt kaut kādu vēl labāku piedāvājumu. Ja, teiksim, tu esi jau apstiprinājis un tu esi gatavs finansēt to klientu, tad attiecīgi tev ir jāzvana, jānotur šis klients, jo tas tirgus tāpat ir ļoti piesātināts ar nebanku aizdevējiem. Un līdz ar to tas klients ir kaut kādā veidā jānotur. Šī gadījumā mēs pieteicāmies un zvans bija tikai nākamajā dienā no vienas, kuri apstiprināja mums. Jā. Bet mums arī pašiem bija jāizdara tas, ka ja tiem, kuriem mēs pieteiktos, tad tikai ir šis zvans. Bet tas pietrūkst, man liekas, ka ir vajadzīgs. Biznesā ir vajadzīgs uzreiz, lai es tevi noturētu kā klientu, lai neļautu tev domāt vai izdomāt kaut kādu vēl labāku risinājumu, vai teiksim, cits, kas uzzvanīs un tev pārpirks. Vienalga, kaut vai viņam būtu sliktāks tas te. Bet ja viņš labāk mācēs noturēt to klientu, tāpat viņš varēs viņu iegūt. Bet, pieņemsim, Tom, cik svarīgs ir ātrums, pieņemsim, tev kā uzņēmējiem, cik ātri tev ir svarīgi saņemt finansējumu? Iespējams, ka tev varbūt nav nepieciešams finansējums tajā pašā dienā vai tajā pašā stundā. Ja? Bet tavā gadījumā, pieņemsim, tev vajadzēja iegādāties automašīnas. Cik svarīgi tev bija dabūt finansējumu tajā pašā dienā, kad tu pieteicies? Nebija svarīgi tajā pašā dienā, godīgi. Tas, ja tev ir mērķis uzlikts tajā pašā dienā, tad jau tev ir tāds izmisums, manā skatījumā. Jā. Ja tu ej jau plānoti to, tad tas tev nav šodien vai vakar, kā vienmēr visiem ir. Ja? Bet tad, ja tu esi izmisumā, tad tev ir vajadzīgs vakar tas finansējums. Bet manā gadījumā, mūsu gadījumā bija, kad mēs to plānojām, arī ja būtu atteikums no visiem, tad nebūtu tā, ka biznesa beidzās vai kā, tur Visi saprot, jo, ja godīgi, mēs pat arī negaidījām, ka mums apstiprinās, ņemot vērā, ka mēs esam jauni, maziņi un ar mazu apgrozījumu, tā kā nebija tas, ka mums kaut kāds termiņš bija. Principā, ja jums arī nepiešķirts finansējumu, jūs tāpatās turpinātu dzīvot, jūs tāpatās turpinātu attīstīties, vienīgi tā attīstība nebūtu ātrāka. Ja jūs vienkārši tādā pašā tempā, kā jūs līdz šim pārdodat vienu, nopērkat tās mašīnas vietā citu un turpinat. Ja? Mūsu gadījumā, sākotnēji, kā nodibinājuma uzņēmumu bija, mēs ar partneri vienojāmies, ka pirmos gadus mēs personīgi kā īpašnieki neko nepelnam. Ir tikai uzņēmums, kas pelna, un attiecīgi peļņu mēs atkal reinvestējam tajās pat mašīnās. Līdz ar to tāpēc mēs 2 gadu laikā varējām izaugt līdz kaut kādam skaitam no savu tā privātā ieguldījuma, cik katrs varējām ieguldīt.
piebilstot tam, ko Toms saka, man tev ir pilnīgi taisnība par to, ka tu kā klients gaidi ļoti ātru reakciju no sava partnera, ja? Bet tajā pat laikā no finansēšanas viedokļa, ja kādam deg un vajag vakar naudu, ja, tad tu nekad negribi tur to naudu dot. Tieši tā. Izņemot gadījumus, kad ir atsevišķi, teiksim, finansēšanas kaut kāda uzņēmuma, ja, kur grib pārņemt to nodrošinājumu, ja, nu tad viņu tas bizness arī ir iedot pa milzīgu procentu pret cietu nodrošinājumu par ļoti zemu novērtējumu, ja, un ar domu, ja tu neatmaksās, tad mēs to visu savāksim. Jo nekāds attīstības finansējums nenotiek, ka viņu vajag šodien. Nu, es tāds uzņēmums nezinu. Ja. Varbūt kaut kāda emergency vai kaut kas tam līdzīgs, bet 99,9% tas tā nebūs. Tad kāds jau slīkst, ja, viņam vajag to glābšanas riņķi, un tur tu kā normāls finansētājs negribētu iestartēt. Tieši tā, es arī no Postfinance viedokļa padalīties. Mums parādās, cikos ir ienācis pieteikums. Un dažreiz mēs redzam, ka pieteikums ienāk 3 naktī vai 4. Ja? Skaidrs, tur var mainīties laika zonas, bet mēs redzam, no kuras valsts tas ir ienācis pieteikums. Bet tas jau ir tāds viens tāds sarkanais karodziņš, ja? Kad finansējumu vajag piesakās 3 naktī. Cilvēkam 3 naktī ir jāguļ. Ja? Un, protams, ka mēs kā kreditētājs arī vērtējam, cik klients ātri grib saņemt šo finansējumu, vai viņš vispār iedziļinās nosacījumos, ja, kas ir būtiskākais. Un ja viņš neiedziļinās nosacījumos, tad ir skaidrs, ka tas ir nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, faktā, tas finansējums. Un pareizi jau Māris saka, tajā jomā neviens negrib vairs dot savu naudu, ja? Jo grib, lai ar šo naudu uzņēmums varētu pelnīt un dubultot, kā man viens uzņēmējs pateica, mūsu klients, viņš pateica, ja es varu no saviem aktīviem sataisīt peļņu uzņēmumam, ja, un ja es to protu izdarīt no aizņemtiem līdzekļiem, kāpēc man to nedarīt? Jo mēs tajā kontekstā ar viņu diskutējām par to, ka mazais uzņēmējs, jeb mikro Latvijā kaut kā nedaudz raustās, baidās no, ka tu pasaki, vai jums būtu nepieciešams papildus finansējums. Ja. Un tad mēs šajā kontekstā ar viņu runājām, mēs mēģinājām saprast, kāpēc cilvēkos ir tādas bailes no kredītiem. Ja? Un varbūt tu, Māri, vari padalīties, kāda ir tava pieredze, kāpēc mazais bizness vai uzņēmējs baidās dažreiz paņemt finansējumu un to attīstību sataisīt nedaudz straujāku. Es domāju, tas atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Ja, vai viņš grib ātrāk attīstīties, vai viņš komfortabli ātrāk attīstīties, vai viņš grib to darīt konservatīvāk. Ja. Skaidrs, ka aizņēmumi īpaši pa augstām likmēm daudziem nenodrošina attīstību. Ja mēs skatāmies, ja kāds biznesa pelna, piemēram, tur 15% peļņas marža, ja, un ja viņš sāk aizņemties pa 30%, ja, tad viņš tā kā savu vērtību nepievieno. Ja. Tas var būt kaut kāds īstermiņa risinājums, bet tas nav ilgtermiņa risinājums. No korporatīvo finanšu teorijas, ja, teiksim, kādēļ lielie uzņēmumi aizņemās, ja, ir naudas cena. Ja, ir pamat vai savas naudas vai equity naudas cena, ja, kas parasti ir krietni lielāka nekā aizņemtā kapitāla cena. Ja. Mēs varam paņemt, tur Latvijas Energo, ja teiksim, viņam došiem aizņemtā kapitāla cena ir 3% gadā, un savas naudas cena, ko viņi aprēķinos, došiem būtu kaut kādi 10-12%. Ja. Skaidrs, ka tev ir izdevīgi aizņemties līdz zināmai robežai. Maziem uzņēmumiem, diemžēl, bieži vien ir otrādāk. Ja. Ja viņi aizņemās pa 30% vai pa 40%, ja, tad visdrīzāk viņa paša naudas cena, ja viņam tāda būtu varbūt pat lētāka. Yeah. Pēc teorijas, ka viņam būtu jārēķina vēl augstāka savas naudas cena. Ja? Jā. Bet tie biznesi to nespēja, protams, pavilkt. Jā, un tad šeit mēs pieskaramies tēmai, kā tad uzņēmējiem reāli salīdzināt šos finansējuma piedāvājumus un saprast, kurš tad finansējuma piedāvājums viņa konkrētam biznesam ir izdevīgs. Ja? Un varbūt, Tom, tu saņēmi, mēs pieteicāmies finanšu brokera platformā, tu saņēmi tur, ja es nemaldos, 2 piedāvājums no brokeru platformas un trešo patiešo no mums un tad vēl no bankas. Kā tu kā uzņēmējs orientējies tajā visā piedāvājuma klāstā, kā tu varēji izanalizēt, kurš tev ir izdevīgākais? Patiesībā jau ļoti vienkārši. Tu apzinies, cik tev ir apgrozījums mēnesī. Tātad, te ir tas atkal, ko jūs jau minējāt, ir tā peļņas marža, cik tev ir. Un tev ir jāsaprot, cik tu no tā sava apgrozījuma vari nopelnīt. Un tad, attiecīgi, ja mums apstiprināja nebanka aizdevējs ar mēnešu maksājumu ap 2000, kas,
mazam uzņēmējam nav maz. Tev ir tie 2000 jānopelna. Nevis tas nav no apgrozījuma. Ja tu skaties savādāk, ja tu to no apgrozījuma gribi nomaksāt, tad jau tev ir problēmas. Bet ja tu redzi, ka apgrozījums tev ir labs, pietiekami labs, lai tu spētu nomaksāt to, tad manā skatījumā tur nav arī jābaidās no tiem lielajiem cipariem, tādā ziņā, ka no lielajām summām, ja tev ir labs pretī apgrozījums. Mūsu gadījumā apgrozījums salīdzinoši mazs, tāpēc mēs izvērtējām, kur ir mazs procents, maz procentu likme un salīdzinoši mazs mēneša maksājums. Lai tu sevi neiedzītu tā kā stresā, jo ja tev ir tā naudas plūsma nav nekāda, šī gadījumā arī, ko mēs darām un izdarījām, neiztērēt visu aizņemto naudu. Tad atstāja kādu rezervi, piemēram, manā gadījumā, ko mēs skatāmies, ir 3-4 mēneši. Jo tas tirgus ir tik ļoti nestabils. Te ir arī piebilstams tas, ka daudzi jaunie uzņēmēji baidās tikai tāpēc, ka nav pārliecības. Nav pārliecības par to, ka tirgus ir stabils tirgus. Teiksim, arī mūsu gadījumā viņš ir ļoti nestabils. Tev, uznāk šausmīgie mīnusi, cilvēki neko negrib mainīt, neko viņam nevajag un tā tālāk. Un līdz ar to tev nav tās pārliecības. Bet ko mēs arī izdarījām, mēs atstājām 3-4 mēneši, teiksim, bankā no tā mūsu gadījumā 20,000, atstājām 4,000, kas ir tāda rezerve, ar kuru tu vari operēt. Ja tur gadījumā tu esi saguldījis visu pārējās finanses mašīnās, un tev viņas stāv un kaut kāda iemesla dēļ nav pārdevušās, neesi pārdevis, vai mēs neesam kādu darbiņu izdarījuši līdz galam. Ļoti daudz faktoru. Līdz ar to tev nav tas stress, un tad tev ir iespēja nomaksāt un Principā tu ņēmi divus komponentus. Tātad tu ņēmi ikmēneša maksājumus, lai tas nav pārāk liels sloks, plus tu ņēmi procentu likmi. Jā, tieši tā. Kā ir, Māri, kā tu ieteiktu uzņēmējiem salīdzināt? Labi, banku tos piedāvājumus var vienkārši salīdzināt, principā, bet kā starp nebankām? Jo tur ir, pieņemsim, kaut mēs tajā brokeru salīdzināšanas platformā pieteicāmies, it kā tā ir salīdzināšanas platforma, bet tur tas piedāvājums, ko viņi piešķir, neaizpilda visus laukus kāds, jā? Un norāda tikai 1% likmi, kur tu īsti nesaprot. Tā ir gada, mēneša procentu likme, administrēšanas maksa parādās kaut kāda papildus, tad ir izsniegšanas maksa. Kā tam uzņēmējiem, jo, ja mēs visi ieciklējamies tikai uz procentu likmēm, var ātri apmaldīties tajos piedāvājumos. Bet kā tam uzņēmējiem saprast, kurš no piedāvājumiem ir visizdevīgākais? Tur ir divas lietas, man liekas, ka tie ir salīdzināt procentu likmes. Jā, tur ir finanšu formulas, kas tev visas šīs likmes spēj salīdzināt vienā likmē. Teiksim, kas sanāktu, ja cilvēkam nav pašam varbūt finanšu izglītības, viņš var palūgt ChatGPT uztaisīt viņam Excelīti, salikt visus tos iekšā, viņš principā uztaisīs viņam salīdzinājumu, lai viņš saprata, cik reāla efektīvā likme par katru no šiem aizdevumiem, cik viņš maksā. Ja? Kur tāda mēneša likme, gada likme, izdošanas likme, apkalpošanas likme, tur viss kas var būt. Un pa lielam tas ir uztaisīts tādēļ, lai tieši šis uzņēmējs nesaprastu, cik viņš īsti galā maksā. Un beigās var ielikt likmi, 10, bet ar visām pārējām komisijām pēkšņi sanāk 30, jo tā summa ir maza un tās pārējās komisijas ir ļoti lielas. Tas ir pirmais. Bet otrs, pareizi, kā Toms teica, jārēķina divas lietas. Viens savu naudas plūsmu, kādā veidā tu vari apkalpot šo kredītu, bet otrs arī skatīties no peļņas zaudējuma viedokļa. Ja tu aizņemies, piemēram, kā es minēju, pa 20%, tev peļņas marža ir 10, tad tev vismaz divreiz tā nauda ir jāapgroz, lai nopelnītu bankai procentus. Ja tu apgrozi viņu 3 reizes, tad tu jau esi kaut ko nopelnījis. Ja tu apgrozi viņu 4 reizes, teiksim tā gada laikā, tad tu jau esi plusā ar to visu. Jo, ja tev ir likme 30 un tu apgrozi vienreiz, un tu nopelni 15%, nozīmē, ka tu pa lielam strādā uz banku vai šo finansētāju, kas parasti nebūs banka, un tavs bizness, no tāda pašu kapitāla viedokļa iet slīkst, jo tam nav īsti nekādas jēgas, tu nevari pat procentus atpelnīt.
Jā, un par to cenošanas arī sapratu. Tā, kad mēs sākām postfinance biznesu, mēs cenojām tieši tāpatās, kā visi nebanku kreditētāji likām tad procentu likmi, ja, tad izsniegšanas maksu, tad tur vēl administrēšanas maksa. Un mēs sapratām, ka mums vairāk uzņēmēji pēc, bet cik man galā tā nauda izmaksās? Tad pasakiet, cik man galā viņa izmaksās? Ja? Un tad mēs sapratām, hei, tie uzņēmumi patiesībā lielākā daļa viņus interesē nevis kādu tur procentu likmi uzliec, bet cik viņam tā nauda izmaksā. Tad, kā es ieeju veikalā, es zinu, cik man maizes kukulītes maksā. Ja es viņu paņemu, es taču nerēķinu, ja es maizi lietotu gadu, tad cik man maksātu šī maize uz gadu, ja, pieņemsim. Bet es paņemu uz konkrēto termiņu, zinu, ka man maize pietiks tur nedēļā, ja, tas kukulītes. Es par to samaksāju to nedēļu. Un tad mēs sapratām, hei, mums ir jādomā tā cenošana bišku vienkāršāka, draudzīgāka tam uzņēmējiem. Mēs izdomājam tā, sataisīsim līdzīgi kā veikalā. Tev vajag tātad finansējumu, tu atnāc, pasaki, man vajag 20,000, termiņš ir 6 mēneši, es nopirkšu tur preci, ja, un viņu realizēšu 6 mēnešos. Cik man maksās tie 20,000 6 mēnešiem? Mēs viņam pasakām, hei, tev 20,000 6 mēnešiem maksās tur, pieņemsim, 10%. Ja? Tad tie ir 2,000, tad tu atgriezi 22,000. Un šādā veidā mēs sataisījām to cenošanu daudz vienkāršāku, lai tam uzņēmējiem viss ir skaidrs. Ja? Un ko mēs redzam arī, ja, kad viņiem uzreiz ir daudz atvērtāks. Protams, pirmais jautājums ir, kāda ir procentu likmes? Mums nav procentu likmes, mums ir naudas cena. Ja? Un viņi uzreiz var izrēķināt galvā, ja man šie 20,000 6 mēnešiem maksās 2,000, cik es nopelnīšu šiem 20,000, ja es viņus ieguldīšu savā biznesā. Un viņi uzreiz var izrēķināt, kāda ir tā marža un cik viņam būs jāsamaksā. Tāpēc postfinance, pieminēšu, Latvijā piedāvā visvienkāršāko finansējuma modeli, kur viss ir skaidrs, cik tev maksās šī nauda uz noteiktu termiņu. Bet jums arī bija viss tāds pārskatāmāks, jā, tas piedāvājums. Tieši tā, kā tu saki, arī nemelojot, kas arī mums atnāca e-pastā konkrēti. Prasa tik, piedāvājam tik, gala atmaksa būs tik. Un tā kā ļoti, ļoti elementāri saprotoši tādam sākuma jaunam uzņēmējiem, teiksim. Jā. Un tad apkopojot visu šo bankas, nebankas un kā šo visu izvērtēt, katrai institūcijai ir savs klients, kā saka, ja? Tad Māri, man tāds viens no pēdējiem jautājumiem tev ir, kā tev šķiet, kurās situācijās alternatīvais finansējums ir objektīvi labāks risinājums nekā banku finansējums? Es teiktu, ka tas nav viennozīmīgi pasakāms, ja kurās situācijās ir labāks, ja, teiksim. Bet tajās, ka tev vajag relatīvi nelielā uzņēmumā, lielāku iedziļināšanos varbūt mazliet un mazliet lielāku risku, lai šis finansētājs uzņemās salīdzinoši ar bankām. Ja, jo skaidrs, ka bankas strādā šajā zema riska kategorijā, un ir biznesi, kas strādā mazliet augstākā riska kategorijā, un tie tad pārsvarā būs tie atbilstošie priekš daudziem maziem uzņēmumiem. Tāda īsa un kodolīga atbilde. Labi. Tad noslēdzot šo mūsu ierakstu, es to tev gribētu jautāt. Tev ir pieredze tad gan meklēt finansējumu, gan arī saņemt. Tad padalies ar praktiskiem padomiem, ko tu ieteiktu mūsu klausītājiem, uzņēmējiem, tiem, kuriem ir nepieciešams, vai viņi apsver domu par papildus finansējumu. Tava pieredze. Ko tu iesaki? Ko es ieteiktu, ja tu esi uzsācis biznesu, atrod papildus darbu. Tas būtu manā skatījumā vispareizākais, kā attīstīt savu biznesu, jo to, ko jau mēs runājām, kad daudz kļūdās, kad ir viens maciņš, ja tu esi kā uzņēmējs, tev liekas, ka tu jau pelni, tas uzņēmums pelna tev. Nekad nesajaukt to, ka uzņēmums pelna uzņēmumam un ka tu kaut kādu daļiņu no tā savu darbu tu pelni strādājot tanī savā uzņēmumā. Bet jā, tā ir lielākā kļūda, tāpēc pieminēju to, kā atrast labu darbu, labi atmaksāt darbu, lai tu spēj attīstīt savu biznesu. Un tādējādi nostrādājot labi atmaksātā darbā, paralēli attīstot savu biznesu, pēc 2, 3 vai 4 gadiem, tad tas bizness būs ļoti labi pelnošs. Manā skatījumā. Ja tu to vari apvienot, tu to vari apvienot, vai ne, jo tu strādā papildus darbā? Jā, bet es uzskatu, ka lielākā daļa var apvienot. Kā tev ir, ja tu strādās pats savā biznesā, ja tev nav jau startā kaut kādi
lieli, teiksim, no malas kāds, kas finansē, vai tev pašam ir uzkrājums ļoti, ļoti liels, lai tu varētu uzsākt uzreiz jau strauji, teiksim, to apgrozījumu, vai tas ir pārdošana vai ražošana, piemēram, ja? Tad, tev būs nepieciešams kaut kur papildus finansējums. Un sākumā to neviens tev nedod. Te ir tas, ko mēs saskaramies līdz tam gadam, 2, tu nekur nevari to naudiņu dabūt. Līdz ar to, kas tev ir jādara, tev ir jānopelna. Un ja tev nav tas apgrozījums, tad tev jāstrādā citur. Bet, ja tu gribi strādāt uz sevi, Pēc tāda finanšu pieejas vai uzņēmējdarbības pieejas parasti tā secība ir otrādi. Ja, ko iesaka, tu strādā darbā, un tad tu gribi uzsākt kaut kādu biznesu, un tu viņu paralēli tam savam darbam uzsāc, un tad, kad šis bizness jau ir gan ienesīgs, lai tu varētu nestrādāt tajā darbā, ja, tad tu pārstāc to darbu pilnībā pārējais to biznesu. Ja. Jā. Tieši tā, es arī Mārim gribēju jautāt, viņš kā investors, zinot, ka ir ieguldījis postfinansā, kā tu raudzītos uz to, ja mēs strādātu papildus darbos, vai ne? Jo es zinu, ka no investora tāda perspektīvas, ka tev ir jābūt full-time šajā biznesā iekšā. Bet, protams, šeit mēs runājam par 2 dažādām situācijām. Tavā gadījumā tev nav investoru un nav papildus finansējumu, tu tikai pats ar savu šo ieguldījumu. Man liekas, ka biznesi, kuri nespēja nopelnīt ilgtermiņā saviem vadītājiem pietiekamu atalgojumu, jau nav ilgspējīgi arī. Jo tādus arī es ļoti daudz redzējis, kur visa pēļņa pa lielam ir tas, ko īpašnieks beigās savāc dividendēs. Ja, kas nozīmē, ka tas īsti nav bizness, bet darbs. Jā. Bizness ir tas, kas var strādāt bez tevis, kur tu ikdienā neesi klāt un nauda tiek pelnīta un tiek pārvaldīta. Tās ikdienas lietām, tas ir bizness, un pie tā vajadzētu tiekties nokļūt jebkuram mazajam uzņēmumam. Ja? Jo pretējā gadījumā tas ir tā kā individuāls darbs ar savu SIA vai cita veida juridisko formējumu. Jā, tieši tā, un mana pieredze arī ir tajā, es esmu strādājis pamatdarbā un paralēli mēģinājis savu biznesu sataisīt. Es vienkārši gribu piebilst, ka tur ir griezti. Griezti, ka tev ir jāpieņem lēmums, un tu neej uz siltu vietu, tu vienkārši riskē, ja? Jo tu nevari nosēdēt uz 2 krēsliem. Ja mēs tā praktiski pamēģināsim nosēdēt ilgi, tu tur nevarēsi nosēdēt. Vai tev nebūs attīstības tāds, kā tu vēlies, vai tu vienkārši iesi uz leju. Bet sākotnēji jau tāpat tā attīstība tev nebūs, ja tu strādā, teiksim, mūsu gadījumā salīdzinoši tā pēļņa ir maza. Es domāju par tādiem uzņēmumiem, kam tās apgrozījums ir salīdzinoši mazs, pēļņa ir arī salīdzinoši maza, un tev nav cits iespējas, ja tu strādā, mēs uztaisām biznesu, un, teiksim, tu strādā savā biznesā ar mazu peļņu, tāpat tā attīstība nāk nenormāli lēni, ļoti lēni, tāpēc es tā minēju, ka papildus tev ir vajadzīgi kaut kādi ienākumi. Un, tas ir tas veids, kā manā skatījumā mazais uzņēmējs 2-3 gadus pastrādājot, tu vari attīstīt savu uzņēmumu, pēc tam mūsu gadījumā piesaistīt finansējumu, un tad jau tu vari strādāt savā uzņēmumā, un tas ir kā veiksmīgs bizness un attīstīt viņu tālāk. Jā, un Māri, tev pēdējais jautājums. Ja tev būtu jādod tikai viens padoms praktisks uzņēmējiem, kuri šobrīd meklē finansējumu, kāds tas būtu? Es teiktu, veidojiet to savu biznesu tik pievilcīgi, cik viens varat izveidot gan no finanšu viedokļa, gan no attīstības viedokļa, lai aizdevēji gribētu tam aizdot naudu. Ja? Jo, ja uzņēmums attīstās, tam ir caurspīdīgi finanšu rādītāji, tam ir pēļņa, ja, tad pēc kāda laika aizdevēji gandrīz stāvēs rindā, lai viņam aizdot to naudu un tālāk attīstībai. Tieši tā, precīzi, es pilnībā tev piekrītu. Un mans tāds pēdējais padoms un ieteikums no postfinance tiem uzņēmumiem, kuri darbojas tirdzniecības nozarē vai pakalpojumu sfērā, kuriem ir iknedēļas vai ikdienas ieņēmumi no komercdarbības un ir nepieciešams papildus finansējums īstermiņā, tas ir līdz 12 mēnešiem, tad aicinu pieteikties postfinance finansējumam, kas ir elastīgs, tad pielāgojas jūsu pārdošanas apjomiem. Tas nozīmē, nav fiksētu maksājumu. Jūs maksājat noteiktu procentu no jūsu nākotnes ieņēmumiem, kā kredīta atmaksu. Un mūsu finansējums ir vienkāršs gan cenošanā, gan arī tā visā izpildījumā. Un tāpēc, ja jums ir interese, droši piesakamies www.postfinance.lv. Un gribu teikt paldies maniem šīs dienas viesiem, Mārim un Tomam, par dalīšanos praktiskā un profesionālā pieredzē. Kā mēs redzējām, es ceru, ka mēs sniedzām vērtīgu informāciju mūsu klausītājiem. Aicinu arī klausītājus, ja jūs uzzinājāt kaut ko jaunu un vērtīgu, iekomentēt zem šī podkāsta ieraksta to informāciju, ko jūs uzzinājāt no mums jaunu. Un
Paldies! Un turpinam skatīties Postfinance podcastu ierakstus. Ražosim vērtīgu saturu. Paldies! Paldies, jā, lai veicās! Jā, paldies!